negribi likt klāt? Nu, tā Dāvi pavadīts pāris dienas pēc Slovenijas spēles. Kā izlasē tās ir aizritējušas? Pietiekami labi. Mēs atjaunojāmies vienu dienu un pēc tam jau gatavojamies mačiem, kas mums sākās šeit. Divas spēles mums sagaidāmas divās dienās. Tā kā komanda ir gatava rītdienas izaicinājumiem. Pieminēju šīs divas spēles divās dienās. Cik tavuprāt būtiski ir izlasē šajā situācijā aizvadīt tās back-to-back spēles, ņemot vērā, ka tādas būs arī fināla turnīrā? Es domāju, ka tāda pavisam noteikti ir arī doma šīm spēlēm, lai pielāgot jau, jo līdz šim mums tas nav bijis. Ir bijusi brīvdienas starp spēlēm, un līdz ar to tas ir noteikti svarīgs faktors, un mums ir sagaidāms divas labas spēles ar ļoti nopietniem un spēcīgiem pretiniekiem, kas mums noteikti piedāvās labu enerģiju. Un kāda ir savainoto spēlētāju situācija? Rodions un Žagars izlaida iepriekšējās spēles, vai ir kaut kas arī pamainījies ar citiem spēlētājiem? Nē, mēs sagaidām to, ka viņi mums varētu pievienoties jau rītdienas mačā. Pārējie visi ir kā līdz šim, nekādu izmaiņu nav. Un, jā, mēs gaidām Rodionu un Artūru atpakaļ ierindā un iesim visi kopā. Joprojām ir 16 spēlētāji pieteikumā. Rīt plānots izmantot 12 vairāk kā iepriekšējās spēlēs. Ko paredz vispār nolikums turnīrā? Kā jau arī iepriekš pārbaudas spēlēs, komandas savstarpēji vienojās par iespēju izmantot vairāk spēlētājus. Cik man zināms, tad šobrīd vēl grieķi nav devuši atbildi par to, vai mēs varam iziet uz spēli ar 14 spēlētājiem. Tagad to mēs rītdien droši vien redzēsim. Šīs būs noslēdzošās divas pārbaudas spēles. Kas varbūt ir tās galvenās lietas, kas jāpārbauda, kas vēl jāpieslīpē, uz ko jāliek kaut kādi akcenti? Es domāju, ka nav kaut kādas lietas, ko tieši konkrēti izcelt. Mēs gatavojamies, noteikti, zinu, spēle ir tik dažāda un pretinieki arī ir dažādi. Tomēr mēs cenšamies arī, zināmā mērā, sagatavoties jau arī uz konkrētu pretinieku, jo tomēr nedēļa līdz turnīram, ka mēs esam jau pašā noslēguma fāzē. Un skaidrs, ka tajā pašā laikā ir katru dienu mēs tāpat to būvējam. Un es domāju, ka arī čempionāta laikā mēs redzēsim to, ka tā komanda vēl joprojām tomēr aug, vai ne? Un tādu perfekcionismu mēs vēl nesasniegsim. Pavisam noteikti. Tā kā ir lietas, ko strādāt, mēs analizējam iepriekšējās kļūdas, pie kā mums vairāk jāpievērš uzmanība, tādā veidā. Rīt pretiniekos Grieķija, arī viņa lielākā zvaigzne aizvadīs pirmo spēli. Ja atceramies iepriekšējos Eirobasket fināla turnīrus, tā ir bijusi komanda, kur varbūt nav super daudz metēju apkārt, un tad arī varējām redzēt šīs aizsardzības sienas pret viņu, kur ir viens aizsargs un divi ļoti cieši uz palīdzībām. Ir jau plānots treneru korpusā, ko mēs varam viņam likt pretī, un ir tīpaši varbūt cik neparedzama ir Grieķijas izlase, ņemot vērā to, ka viņa līderis aizvadīs tikai pirmo spēli. Jā, skaidrs, ka viņiem bez Antetokounmpo, Jāņa Antetokounmpo dalības tā komanda spēlē savādāk. Viņi spēlē vairāk taktiskāk caur viņu veidotājiem, caur Slukas un Dorsey. Un mazāk varbūt atklātā laukumā, bet skaidrs, ka ar viņu pievienošanos viņa tas trumps ir atklāts laukums. Viņi izmanto viņu arī kā garo spēlētāju rolos. Protams, ka mums ir jāpievērš tam pastiprināta uzmanība, nedaudz vairāk jāsašaurina laukums, bet principā viņiem ir rotācijā arī īpaši jau sākuma sastāvā tie spēlētāji, kas dodas. Viņi pārējā līnijā 4 ir apveltīti ar metienu. Tas pats Mitoglu, arī garais spēlētājs, ir metējs, kurš var izplast laukumu. Līdz ar to tas būs mums noteikti izaicinājums. Pirmkārt jau neļaut viņam ieskrieties un sajust to spēli atklātā laukumā. Tas noteikti viens no galvenajiem akcentiem. Runājot par latviešu Jāni, par treneri Jāni Gailīti, ar kādām atziņām viņš atbrauc no Minhenes un ar ko viņš jau ir pagūs padalīties? To, ka alus garšīgs Vācijā vēl joprojām. Bet, ja godīgi, mēs baigi vēl neesam paspējuši apspriest viņu. Mēs viņu satikām šeit Atēnās šodien dienu ierodoties. Tā kā mums bija īsts laiks salīdzinoši viesnīcā, mēs uzreiz ķērāmies, vērsim pie ragiem, plānojām jau treniņu, plānojām lietas, kur runājām par Grieķiju vairāk, tā kā tik daudz nefokusējāmies uz to, bet noteikti mēs tiksimies un tās lietas apspriedīsim, viņam ir pieraksti veikti un ir lietas analizētas, tā kā tas mums noteikti palīdzēs un dos tādu pievienoto vērtību, tāds arī bija mērķis tam braucienam. Mēdī un līdzjutēji Latvijas izlases sastāvu uzzinās 24. augustā, kad komanda uzzinās 12. Tas būs pēc pēdējās spēles šeit pret Itāliju vai atgriežoties jau mājās dienu vēlāk, vai kāds ir plāns ar sastāvu paziņošanu vismaz komandai? Jā, es tev precīzi nevarēšu tiešām atbildēt šo jautājumu. Es domāju, ka tas ir jāuzdod galvenajam trenerim. Viņš patur kaut kādā ziņā tādas lietas arī noteikti bišķiņ pie sevis. Tā kā es nespekulēšu šobrīd, konkrēti nepateikšu. Super, paldies!